Jā, labdien, godājumie radioklausītāji. Šodien atkal ēterā raidījums uz politiku skatuves un aizkulisīs, un šodien mēs labprāt parunāsim gan par elektrību, gan par to brīvo tirgu, pa kuriem visiem mums vajadzētu tā kā mazliet kopā paraudāt un palamāties un pabārties, un arī par tādiem daudziem svarīgiem jautājumiem, kā kuri jau te Juris ir pacēlis, gan par to, kas saistās ar Ukrainu un to Krīmas lietu, un, protams, tas ir ļoti interesanti ar Ķīnas, teiksim, iedzīvotāju pūlēm tur kaut ko visu izdarīt, un kā tas visu ko maksās, un arī par tām izmaiņām, kas pie mums ir banku sfērā, jo mēs redzam, ka Latvijā bankas ir nopelnījuši 246 miljonus eiro. Tas arī ir ievērojams daudzums, un, protams, lielākā no šīs peļņas tiek, protams, vesta prom. Tas ir viens. Bet es gribētu mazliet parunāt par šo brīvo tirgu, jo tas jautājums jau ir pilnīgi skaidrs, kad īsti brīva tirga jau mums it kā nemaz nav, jo mums nekā tāda nopietna, ko izvēlēties nav, toties mums būs brīvā tirgū paaugstināts tarifs, kas brīžiem var aiziet pat 30-40% kāpumā, un tā ir tā pati lieta, kas sākās savulaik ar to brīdi, kad zināmām aprindām neizdevās privatizēt Latvenergo, bet tai pašā laikā viņas, esot pie varas, sāka viņu dažādi sadalīt, atdalīt un sāk darīt to lietu, ko mēs jau esam teikuši vairāk kārtīgi, ka patiesībā Latvijā visa Latvenergo sistēma ir vienīgs dabīgs monopols, ja mēs tā uzmanīgi paskatāmies, kuru sagraizīja daudzos daļiņās, un starp šīm daļiņām veidoja saimnieciskos aprēķins, sāk iekasēt daudz un dažādus nodokļus, par kuriem mēs visi gribot, negribot maksājam. Un šīs saistības radīja to, ka gan pieauga personāla izmaksas, gan katram saimniecības daļa, gan katram grāmatvedība, gan katram, teiksim, vadība, un tā efektivitāte palika mazāka. Un plus vēl tas, ja mēs tagad slēdzam vaļā šo tirgu, mēs redzam, ka praktiski šie tarifi mums kāps. Un otra puse, politiķi esot apzinājušies, ka ir divas vēlēšanas, tūlīt būšot vienas vēlēšanas, pēc tam būšot otras vēlēšanas, un, protams, ka tādā brīdī ir ļoti nepatīkami cilvēkiem norādīt uz to, ko viņi reāli saņem, kad īsi pirms vēlēšanām viņiem tarifi kāp. Un tāpēc ir arī priekšlikums par 6 mēnešiem to visu atlikt. Nevis uz visu laiku, bet līdz pirmajām vēlēšanām, lai tās ir garām. Ko es no savas puses varu teikt? Varu teikt to, ka vienmēr ir teikts tā, ka cilvēkiem uz tām vēlēšanām, lai piedod man visi tie, kam tā nav, ir diezgan īsa atmiņa, jo viņi lielākoties atceras 3 mēnešus, un to man ir tādi cilvēki teikuši, kas to visnotaļ tā, kā saka, skaidru aci vai cinisku aci, kā gribat vērtējiet, ja saka, un bijušie premjeri, 3 mēneši cilvēks visu atcerās, bet tad jau pēc tam ir daudz mīkstāks un maigāks pat visiem politiķiem, kas sāk grozīt savus rullīšus un daudz dažādas lietas rādīt. Bet ir ļoti interesanti arī tā lieta, kad praktiski Francijā šī elektroenerģija zemākā cenā nekā Latvijā. Tas ir arī kodolenerģijas, teiksim, rezultātā šīs atomelektrostacijas AES. Ja? Tāpat arī Somijā elektroenerģija daudz lētāk nekā pie mums, un praktiski mums jau ir tā situācija tāda, ka mēs to tirgu atveram un tai pašā laikā viņu tikai nedaudz atveram. Ja jau mums būtu iespēja saņemt kaut kādu lētāku enerģiju, kaut vai no tās pašas Ignalīnas Lietuvā, tad jau būtu daudz labāk. Bet, redziet, tā būtība vēl papildus tam, ko jau es teicu, mazliet jau pieminēja arī tas, ka mums ir izveidots šis Latvenergo šobrīd arī par tādu valstī naudas savācēju, no kura pašam Latvenergo ar nekāda lielā labuma nav, jo parasti kāds 90 vai labākajā gadījumā 80% no viņa peļņas savāc valsts un atkal aizpilda daudz un dažādas caurumus. Tā kā mēs no savas puses varam teikt, ka, protams, ņemot vērā šo obligāto iepirkumu komponentu un pat nedaudzo to mazinājumu, mēs varam teikt, ka daudzas lietas šajā elektrības tirgu ir bijušas tādas, kas raud pēc godīgas tiesas atsevišķām valsts amatpersonām, kuras ir
pieļāvušas tādas lietas, ko ar saprātu apveltīts politiķis nevarētu pieļaut, bet laikam jau tur ir bijusi kāda ieinteresētība. Tā mums vismaz pašiem šķiet, jo praktiski mēs nedomājam, ka mūsu politiķi ir bez prāta, drīzāk jau ar prātu, tikai kurā virzienā viņu vērstu. Bet tas neatiec, protams, uz visiem politiķiem, ne jau visiem politiķiem, tas prāts ir vērsts kādā, teiksim, mankārīgākā virzienā, kuru varētu, teiksim, atšifrēt ar vārdu korupcija, vai, teiksim, interešu konflikts, vai kādu citu vārdu, teiksim, ziedojums partijas vēlēšanu kasē, bet katrā ziņā mēs no savas puses sakām tā, ka tie, kas tādas lēmumus pieņem, katrā ziņā ir pelnījuši par šiem saviem darbiem un nedarbiem atbildēt. Bet varbūt pieskārsimies vēl vienai lietai, kas ir ārkārtīgi interesanta. Varbūt, Juri, tu pa elektrību gribi? Egīl, es gribēju pa elektrību, redzi. Šodien pat es atkal izdrukāju ļoti jauku rakstu, paskaties. Latvenergo tirdzniecības izmaksas pēc elektrības tirgus atvēršanas pieaugs 2,5 reižu. Nu, bet no viņa vēlreiz atdalīs vēl tālāk tos sadalas tīklus. Egīl, tas jau, redzi, ir tā, ka tad jau es vispār neviens nesaprotu, par ko tad būs jāmaksā. Nu, redzi, mums ir tā būtība jau tāda, kā viena Hamburgas teiksim, ražošanas un sadales un pārvades sistēma ap Hamburgas pilsētu vēl, ja, tiek sadalīta sīkos gabaliņos un vēl piedāvām izstiept pa visu Latviju. Tur jau ir tā būtība, ja, pēc savu iedzīvotāju skaita. Tas ir vienkārši neprāta gājiens. Nu, ja, 2 Latvijas kopā nav viena Hamburga pat, ja, bet redzi, tātad Latvenergo tirdzniecības izmaksas pēc elektrības tirgus atvēršanas pieaugs 2,5 reižu, dodot papildu ieņēmumus 8,4 miljonu apmērā. Tas ir valstī saprotami. PVN, tā mums uztaisīja elektrībai ar 21%. Jā. Ņemot vērā šaubas par izmaksu pieauguma pamatojumu, ekonomikas ministrija pieprasīs skaidrojumu. Nu, var cikot, ja viņi mācēs paskaidrot tā ticams saviem apakšniekiem un tie, kas viņiem tur kaut kādus otkatus vai ko dod, nu, tad viņi arī palūgs varbūt advokātus. 5% PVN elektrībai, tad jau būtu kas par ieguvumu cilvēkiem. Klausies, cilvēkiem vispār neko nav jāiegūst no šitā. Cilvēkiem vajadzīga elektrība. Atceries. Jā, bet es piekrītu tev, bet šobrīd šis pievienotais vērtības nodoklis ir 21%. Jā, protams. 5% būtu 5 reizes labāk. Jā, un mēs jau valstī nomaksājam nodokli un peļņu, ko nopelna uz elektrības bet tagad rēķina. Mēs katram sadalas tīklam PVN būs, teiksim, pārvades tīklam būs PVN, Latvenergo būs. Viņš jau arī tagad ir, tāpēc jau tā nauda tāda kopā sanāk. Un tātad, skaties, Latvijas raidījums televīzijas sastrēguma stundā vēst, ka viena elektrības cenas komponentiem ir Latvenergo tirdzniecības izmaksas. Tu saproti? Tirdzniecības, elektrību tirgo, tas ir peļņas priekšmets, peļņas objekts. Salīdzinot veco pamata tarifu ar jauno ekonomisko tarifu, saproti, jaunais ekonomiskais tarifs, tirdzniecības izmaksas pieaugs 2,5 reizi. Es nevaru šo vārdu jēgu saprast. Salīdzinot veco pamata tarifu ar jauno ekonomisko tarifu, salīdzinot. Mēs ar tevi te salīdzināsim 2 papīrīšus, ja, un tam dēļ tirdzniecības izmaksas pieaugs 2,5 reizes no 0,24 centiem līdz 0,71 centam, kas dod uzņēmumam papildus ieņēmumus 8,4 miljonu eiro. Latvenergo valdes loceklis komercdirektors Uldis Baris raidījumā izmaksu pieaugumu skaidroja to, ka līdz šim lielāko daļu šo izmaksu bija uz juridisko personu pleciem, bet pēc tirgus atvēršanas tas pāries arī uz mājasemniecībām. 25 miljoni šobrīd, ja, protams, viņš vairs pēc tam nevarēs, ja būs citi konkurenti, subsidēt mājasemniecību. Šobrīd Latvenergo tomēr 25 miljonus. Egīl, nebūs te konkurenti. Kādu konkurentu? Mums nav ne tas savienojums. Nopirks kāds no Krievijas un pārdos tālāk, nu? Un, protams, uzvārīsies un pieliks klāt vēl, un mēs dabūsim samaksāt vēl arī par to uzvārīšanos. Tas būs viens varens biznes tiem, kam būs Krievijā iespējas nopirkt. Jo, redzi, vispār beidzamais laiks ir, viņi ir aizkavējušies. Jāsāk uz ātrām palīdzībām pelnīt.
Ja 100 latu uz galda būs, tad ātrā palīdzība brauks. Ja. Nevis pirms pārskaita un ātrā palīdzība būdam ātra gaida, kamēr pārskaitījums ir nonācis viņas e-kontā, un tad brauc. Ļoti pareizi. Ugunsdzēsējiem tieši tāpatās māja deg, tā. Pārskaitījumu veids. Tad, kad būs nauda, tā kā tur tajā tajos krēslos atceries stuļja večeram, ģengi utram, jeb otrādi, kā tur bija viņi. Ja? Bet vispirms var sakot, naudiņu noliec uz galda, un tad tie krēsli būs. Nu, tāpatās arī, ja būs naudiņa, tad brauks ātrā palīdzība, tad ugunsdzēsēji. Pareizi, īsts brīvais tirgus. Nu, redz, jā. Nu, redz, tātad, viņš arī pauda pārliecību, ka, ja Latvijas Energo tirdzniecības izmaksas būtu pārspīlētas, būtu daudz konkurentu, taču tā nav. Tātad, redz, viņas nemaz nav pārspīlētas šīs tirdzniecības izmaksas. Ja būtu uzlikta pārāk liela cena, tad pārējie to izmantotu, piebilda Baris. Savukārt ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis pavēstīja, ka ekonomikas ministrija kā uzņēmuma kapitāla daļu turētāji pieprasīs skaidrojums. Var sakot, Dombrovskim vienkārši nav skaidrs, kas tur notiek. Un viņš pasauks. Jau, protams, viņš pasauks, lai paskaidro. Pie šī te izveidotā mehānisma, ka Latvijas Energo vairs nav vienots mehānisms, ka viņiem būs arī konkurenti, kur neskatoties uz visām Latvijas Energo parāda saistībām, ko uzkrāva virsū, viņam arī valsts zināmā brīdī likdama aizņemties caur savām valsts amatpersonām lielas summas, lai ieguldītu gan, teiksim, elektrības piegādes drošībā, gan dažādās visādās koģenerācijas stācijās, visur, kur rezultāts ir tāds, plus vēl šis obligātais iepirkuma komponents ar šo te milzīgo alternatīvo avotu enerģijas iepirkumu, kas ir gadiem uz priekšu paredzēts, un kura dēļ, piemēram, Liepājas metalurgam iepriekšējā gadā nācās jau šķirties no veseliem 8 miljoniem tobrīd latu. Ja? Tikai nevis no elektrības izmaksas, bet no iepirkuma obligātās komponentes. Jā. Redz, Egil, tad jau man liekas, ka šī te Liepājas metalurga galveno akcionāru dieva izredzēto kungu gājiens bija ļoti pareizs un sagaidāms. Viņi nosprieda, kā jūs mūs te čakarējat ārā ar to elektrību, mēs varam uztaisīt bankrotu, savu tā teikt daļu savāca, un tie pārējie, lai tur dara, ko grib. Tas, ka tie paliks bez darba, tas, ka vairs nestrādās, ja kāds tur atkal pa kapēkām pārpirks, nopirks un vēl kas būs, tas viņus neinteresē. Viņi savu ir nokāsuši, jo es ceru, ka tu nevar pateikt man kādu darbu, kurā es varu nopelnīt, teiksim, atceries, cik tad tur bija. Kopā bija, labi, ko mēs te minēsim, to vien velns zina, bet daudzi miljoni tik īsā laikā. Un viss ir nokārtots un viss ir kārtībā. Tās vasarnīcas, kas tur bija, un tās mājas Jūrmalā, un tās ir uzdāvinātas tur viena dēlam, viena tur sievai, viena kam. Tas ir tikai drošībai. Neviens jau tur neķersies klāt. Tas protams. Ir tikai tādai drošībai, lai mierīgi var savu sapnīti noskatīties, gluži kā jauku multfilmiņu. Jā. Redz, tieši tāpat kā ar parekstu un visu pārējo. Ko tad cilvēki saka? Cilvēki te tajos komentāros. Latvijas Energo kārtības nebūs nekad pie pirmajiem vējiem un atkalas špana, tas ir spriegums, viņš domā, španungs. Nebūs tūkstošiem, bet uz tarifu celšanu baigie ziķeri. Bērziņu Andris vēl pa vidu, kas nesaprot, ka brīvais tirgus un daudz punkti, tā tam būs būt. Mūsu drāži, mēs maidām. Savādāk taču nevarēs katru gadu jaunas mašīnas privātās mainīt. No mums grib izspiest pēdējo elpas vilcienu. Latvijas Energo veči vēl taukus kārtīgi nav uzaudzējuši. Viens ir ierosinājums, paceļat minimālu algu vismaz līdz 800 eiro, un esmu ar mieru par šo cenu pieaugumu. Iepriekšējā rakstā labi redzams, kādas ir citu Eiropas valstu algas un elektrības cenas. Te vēl daži komentētāji raksta. Gudri runājam. Domāju, ka mums vajadzētu uzmest Latvijas Energo kopīgi, nemaksāt un viss. Ko tad viņi izdarīs? Ieliks visus cietumā, atslēgs visai Latvijai elektrību. Zinu, nav reāli, jo tā Latvijai ir iegājies. Internetā rejam un tā tālāk, bet līdz reāliem darbiem vēl patālu. Žēl.
Vakardienas sastrēgums stundā Svetbanka analītiķi smuki noraksturoja muļķu zemes viedo politiķu rūpes par bauriem. Ar šķendēšanos un mokām samazināja pāris nodoklīšus, lai ierindas bauriem iekristu makā 5 lieki lati, tas 7 eiro, ja? Bet tāpat laikā caur Latviju Energo tipa brīvajiem tarifiem tos pašus 5 latus atņem. Ar uzviju. Ar uzviju, jā. Slava Dombrovskis ir totāls idiņš, jo tas, ko viņš vakar tur runāja, sāka murgot par Latviju Energo peļņu un skolotāju algām, pavisam neiztur kritiku. Tāda sajūta, ka Latviju Energo nepakļaujas valsts institūcijām un dara, kā grib. Tā laikam visos valsts uzņēmumos. Kas tad viņus vada? Te vēl ir daudz skaistu rakstu, bet tur jau ir tā vaina, ka neviens nespēja pamatot, kāpēc cena kāps un kur tā cena rodas. Tur ir tā lieta, kad krīzes laikā līdz 90% izņēma peļņu budžeta vajadzībām, un no tās varēja dot gan kultūrai, gan medicīnai. Tā ir taisnība. Redzi, tā arī sākās. Un tāpēc ir, jo lielāka ir peļņa, jo lielāks ir nodoklis, jo vairāk man ir naudiņas, un vēl vairāk mēs visi maksājam. Apetīte aug. Jā. Un iznāk elektrības tarifs kā nodoklis. Jā. Un Egil, kā tev liekas, vai elektrība ir pirmās nepieciešamības prece? Tāpat kā benzīns. Benzīns vēl es tev neteiktu. Daļēji, jā. Bet tu zini, mums pats tramvajs un trolejbus un visiet un elektriskie vilcieni iet uz elektrību. Ja? Tātad elektrība, es domāju, ka vairāk transports patērē nekā benzīna. Un benzīns, tas jau, godīgi sakot, tās privātās mašīnas ir tikai pateicoties tam, ka sabiedriskais transports arī ir nolaists uz grunti, pateicoties Rīgas satiksmei un vēl daudziem citiem. Redzi, vārds sakot, te jau, nezinu, ko vēl teikt. Es tikai varu pateikt tā, pavisam vienkārši, ko arī te mums rāda eksperti Lija Strašūna saka, Latvija ir nabadzīgākā eirozonas valsts. Līdz tam bija Igaunija, teikt, mēs ļoti gribējām atkal būt nabadzīgākie, tāpēc arī tur te eirozonā iestājāmies, un 2012. gadā mūsu ienākumu uz vienu iedzīvotāju ienākumu pēc pirktspējas, bet ļoti nevienlīdzīgi sadalīts. To viņi nav pateikusi. Ļoti nevienlīdzīgi sadalīts arī augstāko Gini koeficientu 3,5,7 ir 58% no IDJ. Igaunijai 65%, drusciņi zolīdāk. Tā kā mēs redzam, ka mums tas ir 0% uz elektrības. Maksimums pieļaujamais būtu 5%. Kā saka, ar sakostiem zobiem. Redzi, šeit arī tā saka atbilde tautai. Kāpēc Dombrovskis aizlaidās ļekatu, veiksmes stāsts? Un tas ir tikai sākumam. Ja Liepājas metalurgu bankrots samazināja IKP par turpnieku procentiem, tad tā nauda jānokāš no tautas un blakus stāsts, cik grūta dzīve ierēģiem. Viens te nevar saprast, uz Hesam ūdens par dārāku cenu pietek, vai tagad no Rīgas vedīs ar mucām uz pļaviņām, lai labāka straume būtu. Bet Gačus viņam atbild, mucas pārāk vecmodīgi, būs līgums ar mangaļiem. Vārdsakot, no mangaļiem minerālu ūdeni vedīs, lies tur Rīgas vai Ķeguma Hesa, tur tajā lielajā ezerā. Un tad jau droši vien, ka elektrībai dārgāk būtu jāpaliek. Izskatās, ka Latviju Energo stūrē savu kuģi, kā viņiem patīk. Tikai nosaukums ir vien palicis valsts akciju sabiedrība. Bet īstenībā viss jau sen ir sadalīts un nevienai ministrijai nav teikšanas. Liepājas metalurgs arī it kā tika no valsts puses kontrolēts, taču rezultāts mums ir labi zināms. Nes par ko atbildīgi ir. Jā, Pareiks banku arī tauta izglāba. Nes kāpēc man valsts nepalīdz? Jau ir skaidrs, ka mūsu valdība nav neviena cilvēka ar mugurkaulu. Viss ir stumdām un regulēm. Arī prezidents, kā tāda veca mūmija, ir ielikts un, kā teikt, turi muti un būdā iekšā. Redzi, tā tad juridiskajām personām jau tā ir lētāk, jo viņa elektrību pērk no Igaunijas un radušos caurumu cenšas aizpildīt uz mājsaimniecību rēķinu, ko Latvijā sauc par tirgus liberalizāciju.
Nu, te vēl ir daudz tie rakstītāji, kas ir Latvijas Energo, tā ir muļķu zemes budžeta lāpīšanas uzņēmums, un tie Latvijas Energo peļņas miljoni ir tādi paši nodokļi, ko Latvijas politikāņi nokāš no bauriem. Atšķirība ir viena, kurš nokāš to naudu. Šoreiz tas ir Latvijas Energo. Vakar Dombrovskis tā skaidru un gaiši pateica, ka Latvijas Energo peļņa ir arī nauda, kuru maksā algu skolotāju un pažarniekiem. Nu, kāpēc mājassaimniecībām būtu jāuztur šķēles un citu savējo biznesu? Un noskatoties vakara sastrēgumu, skaidrs ir tikai viens, ka nekas šajā valstī nav skaidrs. Ūdeņi saduļķoti tā, ka pat paši tajos duļķos nevar atrast kopsaucēju. Galvenais ir pacelt cenu. Tas, ka šīs elektrības kāpinājums ir dzemdēts ar valdības ziņu, tas arī kļuva skaidrs, jo kā citādi, ja uzņēmuma akcijas pieder valstī. Pārsteigums bija Dombrovska kungs, kā amatu un atrašanās valdībā iemāca cilvēku skaitīt iemācītus tekstus un atbildes. Jāsaka pantiņu skaitīšana jebkurai situācijai. Prieks par Poikānu un Zariņu kungiem. Nu, tas skumīgākais ir tas, ka, redzi, ja tā elektrība arī pakāpsies tādā mērā un viss šis te cirkus un tirgus un viss aizies, arī visas pārējās lietas, kas ir atkarīgas no elektrības, es domāju, ka pieaugs ievērojami. Un inflācija būs. Un mūsu gals arvien tuvāk un tuvāk nāk. Es atradu vēl vienu. Par to elektrību es domāju, ka cilvēki redzēs, kā tas būs, tad vispār jau labi, ka ceļ, vispār vajadzēja uzreiz pacelt 2-kāršu, 3-kāršu, un tad varbūt patiešām cilvēki sākt protestēt, bet tagad atkal nomierinās, iedos pirmo dozu, tādu nelielu, pēc tam nākamo, tā lēnām pieredinās pēc principa. Ja sunim cērt asti, tad ne ar vienu cirtienu, bet ar 10. Jā, tā pa gabaliņam. Nu, vēl taču ir tā astīta, vai ne? Nu, tad redzi, un lai nomierinātu, tad saka, pērciet tagad tās ekonomiskās spuldzes, redziet, gaismas diožu, lampiņas ir un viss. Bet viņas nemaz tik ilgi nekalpo, kā rakstīt. Nē, viņas kalpo, viņas ļoti labi kalpo pa Egilu, tā nebūtu problēma, vai ne? Un tā cena arī, un ir elektrības ietaupījums. Tikai zini, kas ir. Bet Egilu. Kas tur ir palieta? Egilu, galvenais jau veļas mašīna, leduskapis, tad daudziem jau ir pat elektriskās plītis, tālāk tas pats televizors, tas pats izrādās, ka šie te ar tiem skaistiem lieliem plakaniem ekrāniem nemaz netēra elektrību mazāk kā tie vecie televizori pa brīnumu. Nu, vienīgais telpu mazāk viņa aizņem un mazāk it kā silda, ja? Bet un nākošais vēl kompjūteri. Kompjūters ar vienu paliek sarežģītāk, es skatos tie jaudas bloki kompjūterim. Agrāk bija 100 vatīgs, 150, 200 vatu, 240 vatu. Pasties tagad īstam, ātrdarbīgam, modernam kompjūterim, visam tam lielām atmiņām, vairākiem cietiem diskiem. Pasties tur 400 vati, 500 vati, riktīgi bloki iekšā, vai ne? Un tad vēl pletīzeris, vēl tā jāgludina ir, un veļas mašīna es jau pieminēju, vai ne? Tur nebūt, un tas boilers augšā, kas ūdens sild, tie galvenie tērētāji. Tā kā tās lampiņas. Iesim uz Daugavu. Jā, tad redzi, tad, kad elektrību atslēgs, tad visi šie prieki beigsies. Gribu teikt skaidru un gaišu un īsi. Jā. Un acīm redzot, līdz tam jānonāk. Bet arī nekas nebūs. Bet mums jau būs problēmas. Mums varbūt nebūs tās sveces, nebūs tie skali. Meži būs izpārdot visādiem ārzemniekiem. Nezinu. Katrā ziņā, var cikot, otra. Es jau, protams, krāsoju to bildi mazliet melnāk nekā ir. Visi meži jau nebūs izpārdot, bet pietiekam daudz. Jā, lai cilvēks sākt saprast, kādā virzienā un uz ko tas iet. Tas viss iet uz to pašu latviešu tautas iznīcināšanu, priekš teritorijas atbrīvošanas, tiem, kuri spēs samaksāt, tiem, kas nodrukās naudiņu tik, cik vajadzīgs. Un lūk, to jau es te es jau nolasīju Gaismas pils raidījumā to Andrs Orols no antiglobālistiem bija ielicis ļoti jauku skaidrojumu, ka viņš sazvanījās ar to Latvijas banku un sāk interesēties, kāds segums ir. Bet redzi, es to secinājumu tev gribu izlasīt. Paskaties, tālūk, ja Latvija Latus būtu piedrukājis klāt pēc nepieciešamības, tas ir kā to tagad dara Eiropas centrālā banka un tur tie Amerikas federālo rezervu sistēmu, tas izsauktu hiperinflāciju, bet ja Eiropas centrālā banka piedrukā eiro no zila gaisa pēc nepieciešamības, tad tas hiperinflāciju neizraisa.
Interesants doma gājiens. Pats interesantākais, ka Latvijas politiķi ir aizņēmušies globālos tirgos citzemju konfekšu papīriņus. Pat ne konfekšu papīriņus, krieviski foršāks kanti, faņķiki. Tie atceries mainīt tur vienu sarkanās bet labāk pasaka elektroniskus faņķikus. Jā, ciparus datorā. Kaut gan tikpat labi Latvijas banka varēja emitēt savus cipariņus un elektroniski konvertēt citās valūtās. Bet tas labākais secinājums ir pašā galā. Ja Latvija aizņēmās no Eiropas centrālās bankas, Starptautiskā valūtas fonda un citiem tukšu, ne ar ko nesektu gaisu, tad arī jādod šo tukšo gaisu, nevis materiāls vērtības, vai ne? Mēs taču elektroniski, protams, radīt. Tas vienības, kas jādod. Redz, tāpēc ar tiem hakeriem un tāpēc visiem tiem cīnās, vai ne, lai atkal kāds neradītu un nekļūtu neatkarīgs. Jo mēs, diemžēl, esam vai feodālismā par tiem kalpiem pat labam, vai faktiski mēs esam vergi. Vairāk nekas. Jo, tu redzi, pat atkal mūsu saima, kā tu domā, kas tur notiksies? Redzi, nolikto atslēgu princips padarīs Latviju par maksāt nespējas lielvalsti draud banķieri. Tātad gadījumā, ja saima lemjot par maksāt nespējas likuma grozījumiem, galīgi, ja lasījuma atbalstīs tā dēvētā nolikto atslēgu principu ieviešanu Latvijā, hipotekārie kredīti vairs nebūs pieejami arī iedzīvotājiem ar stabiliem ienākumiem un labu kreditu vēsturi. Šāds brīdinājums izteiks Latvijas Komercbanka asociācijas vēstulē saimas priekšsēdētājai Solītei Āboltiņai, bijušam premjeram Valdim Dombrovskim un saimas Tautsvaļniecības komisijas priekšsēdētājam Jānim Ozoliņam no Reformu partijas. Vēstuli parakstīs SEB bankas, Privātbanka, Citadeles, Rietumbankas, Nordea, Latvijas filiāls Svedbanka, Trasta Komercbankas, akcijas sabiedrības Altum, DNB bankas, Baltic International Bank, Norvig bankas, Pohjola banka, filiāles ABLV, tā aizkrauklas banka, SMP banka un Revertas vadītāji un valstu locekļi. Un ir banka, nav parakstījusi? Kā tā nereku, SEB bankas priekšā reku. Kā arī Latvijas Komercbanka asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis. Un ko tad? Redzi, kritizējot maksāt nespējas likuma redakciju, kuru saima atbalstīja pērnā gada 28. novembrī, un kas paredz, ka pēc mantas, kas kalpojusi kā kredīta nodrošinājums, pārdošanas nodrošinātie kreditori zaudēs savas prasījuma tiesības un atlikušās parādnieka saistības tiek dzēstas, banķieri norāda, ka šādu grozījumu pieņemšanas gadījumā hipotekārie kredīti vairumam Latvijas iedzīvotāji vairs nebūs pieejami. Piedāvātie grozījumi maksāt nespējas likumā novedīs pie situācijas, kurā bankas būs spiestas hipotekārā kredīta nosacījums saistīt nevis ar aizņēmēju ienākumu stabilitāti, bet gan uzreiz rēķināties ar sekām, kas varētu iestāties aizņēmēja maksāt nespējas situācijā un ierēķināt šo risku kredīta izsniegšanas nosacījumos, pausa banķieri parakstītajā vēstulē. Šādi nosacījumi padarīt Latviju par bēdīgu izņēmumu Eiropā, par valsti, kurā cilvēkam ar stabiliem ienākumiem un labu kredītu vēsturi būtu ļoti grūti vai pat neiedomājami saņemt kredītu mājokļu iegādei. Latvijai draud nonākšana situācijā, kurā mājasaimniecības ar stabiliem ienākumiem nevar saņemt hipotekāro kredītu ar saprātīgiem nosacījumiem, kas, manuprāt, var radīt nelabvēlīgas sociālās sekas. Īpaši tas var skart jaunās ģimenes, kurām vēl vairāk tiks ierobežotas iespējas un cerības iegūt ģimenes pieaugumam atbilstošus mājokļus, brīdina Latvijas lielāko banku vadītāji. Tu redz, kādas rūpes, krokodila asaras, tas ir vispārīgi neaprakstāmi. Man tik jautājums, kāda tajās citās valstīs ar to visu tiek galā? Klausies, Amerikā ir ļoti vienkārši, tas jau ir tas nolikto atslēgu princips. Ja tev atņem dzīvokli, ja tev atņem Anglijā māju, tas briesmīgās antidemokrātiskā ASV, kā viņi saka, Anglija, kur vēl ir tikai briesmīgi režīmi, Zviedrija, Jā. Somija. Redzi. Kādi negauši tie tev ir? Jā, ar tiem 184 miljoniem latu peļņas, kas bija par 11 mēnešiem. Tu pat pateici arī, cik tur bija 246 miljoni eiro. Jā, tas ir. Tā ir iegūtā peļņa. Tā neskaitās, ar to ir pamaz. No tās nevar šo te kaut kādā vietā, kur to starpība nav saņēmusi. Tā ir svēta lieta, jābrauc prom no Latvijas. Jā, tas ir nopelnīts, un no tās mēs nekādīgi nešķirsimies. Un ar to viņiem ir par maz, un viņi nekādīgi nepiekritīs, ka viņiem grib samazināt šo peļņu. Viņi gribētu uz otru pusi, uz lielāku pusi. Tu aizņemies summu.
Tev bankas eksperti novērtē to diženo īpašumu. Tu vienu daļu summas un procentus nomaksājis. Un tad izrādās, ko? Tu vēl vairāk nespēji, un tad tev pat atņem visu to, kas tev ir, pat ignorējot to summu, kas tev ir iemaksāt, un tad izrādās, tu vēl esi parādā. Un vēl veselu mūžu esi parādā. Nu, tas ir tā dīvaini. Redzi, tāda ir tā sistēma, ko cilvēki nekādīgi nesaprot. Nevar saprast pat. Redzi, te viens aborigēns raksta, izcils baņķieru demagoģijas paraugu demonstrējums. Saistīt nevis ar aizņēmēja ienākumu stabilitāti, bet gan uzreiz rēķināties ar sekām, kas varētu iestāties aizņēmēja maksāt nespējas situācijā. Vai tad ienākumu stabilitāte Latvijā nav jau tik un tā saistīta ar sekām, kas varētu iestāties aizņēmēja maksāt nespējas situācijā? Tas vien nozīmē, ka Latvijā bankām ir atļauts vērtēt ienākumu stabilitāti pēc kritērijiem, kuri atkarīgi no pašām bankām. Tas nozīmē, ka visnemākuglīgākais un neko neēdzošu un jebkādam darbam nepiemērots kredītņēmējs ar pietiekamu publicitāti būs, kā bija automātiski ar stabiliem ienākumiem, ja tikai tas runās to, ko banka grib dzirdēt. Premjera kundze gadiem nemaksā parādu valsts bankai. Te materiāls no 13. maija 2011. gada. Portāls. Hipotēku banka atkal pagarina kredīta atdošanas termiņu premjeras sievas uzņēmumam. Šajā te 31. maijā. Pilns cicāts. Piedāvātie grozījumi maksāt nespējas likumā novedīs pie situācijas, kurā bankas būs spiestas hipotekārā kredīta nosacījums saistīt nevis ar aizņēmumu ienākumu stabilitāti, bet gan uzreiz rēķināties sekām. Nu, tā viņi tur raksta. Tiesot kaķa lāsti. No kā tad viņi pelnīs, ja kredītus nevienam nedos, respektīvu solītiem noteikumiem nevienam nevajadzēs. Pieraduši visu atbildību uzkraut uz citu pleciem un nekāda riska svētās govis atradušās. Un pēc tā Bičevska jau sen kalnciem kūdras raktūs, piedošana, citi laiki, mūsdienās komforta pilns tuptūs kūrorts rauda. Jā, nu, un tāpat kā ASV, nav slikta kompānija, jā. Nu, redzi, ko man teikt? Situācija arī šajā jomā ir tā nobriedusi un tik tālu, ka cilvēki pieprasa, redz, draudiņš, es tikai nevaru saprast, kurš, nost ar verdzību, atcelts dzimbūšanu, brīvību no asins sūcējiem, jo bankas ir patiešām pārvērtušies par galveniem koriģētājiem, rīkotājiem, par galveniem saimniekiem, un mūs ir burtiski pataisījuši par vergiem. Diemžēl. Jā, nu, es no savas puses, ja tu to banku tēmu iesāki, gribu mazliet paturpināt un mazliet pafilozofēt. Nu, lūdzu. Jo redzēji, ir tāda schēma, mēs nu pat runājam par to peļņu, nu tur, protams, to oficiālo nodokļu likmīti nomaksās, par to mēs varam būt mierīgi, ja 10 vai 15% tur būs ienākumu nodoklis no tā paņemts valstī. Ja nebūs jau tā kā no tevis un manis 24% ienākumu nodokļa, ja? Bet ir vēl viena lieta, ja mēs uzmanīgi skatāmies, tā peļņa tiek privatizēta, bet zaudējumi, ja gadījumā, ja neveiksim, tad kā tas ir ar tām visām Pareks bankām, ar visām tām hipotēku bankām, kurām bija milzīgas problēmas. Vēl tagad Rimševics kungs, tāds nopietns Latvijas bankas cilvēks, saka, atzīst, ka vismaz 400, 450 vai pat 500 miljonu eiro mēs esam zaudējuši šajā Pareks bankas pārņemšanas procesā. Mēs no paša sākuma teicām, ka tur labs gals nebūs. Protams. Tā kā tu redzi, tā kā... Mēs neesam gaišreģi, tās ir elementāras lietas. Mēs redzējām, kas notiek sākumā, un paredzējām, kāds būs seks. Nu, un sekas te nu ir. Ne? Bet redzi, bet tie zaudējumi jau tika sekti, un vēl aizvien tiek sekti no nodokļu maksātāja naudas. Kā tā var privatizēt peļņu, ja zaudējumus uzkrauj visai sabiedrībai līdzīgās daļās? Līdzīgās daļās, saprot, kur tā visa lieta. Un tāpēc man arī ļoti patīk šodien dienas biznesā ir tāds franču finansists, kas šobrīd strādā finanšu pakalpojumu klientu lobija tādā nevalstiskā organizācijā Finanšu Watch, tātad finansu sargs, ja, un viņš arī saka, ka šobrīd mēs nevaram runāt par nekādu
tā dēvēto brīvo tirgu, jo aizvien spēkā ir greizā schēma, kurā peļņa tiek privatizēta, bet zaudējumi socializēti. Tas ir nozīmē, ja man ir peļņa, tad tā ir man, ja ir zaudējumi, tad tie ir visiem. Jā, tad tos sabiedrība viņam apmaksās, jā? Nu, redz, lai viņš zaudētais nebūtu nekad. Jā, un te viņš arī ļoti pareizi pasaka, ka arī nākamreiz krīze būs uz nodokļu maksātāja rēķina, un arī atbild, kāpēc. Un to, ko viņš atbild, tas ir dienas biznesa šodien numurā, viņš saka sekojošo, ka kreditori pēc tā, ko Eiropas komisija gatavo ar milzīgu cīņu un pretošanos un neapmierinātību, ir gatavi sekt 8% no zaudējumiem, bet viņš saka, bet 92, ja būs, paliks uz nodokļu maksātāju pleciem. Tad vajadzētu būt arī tā, kad 8% tā peļņa būtu tiem, kas gatavi ar 8% zaudējumu sekt tikai. Nu, un pārējie tad būtu valstī. Nu, protams. Bet nē, jā. Peļņu gan. Atkal. Lūk, uzlieciet man 10% peļņu, 15% atkarībā no veida, kādā tas ir noformēts. Spēlīte vienos vārtos. Redzi. Nu, redz, Ikars raksta, ka tāpat Latviju izzog gan valdība, gan korumpētie ierēģi. Tāpēc valdība izdalīs saviem cilvēkiem 650 miljonus eiro kredītos, un tikai saviem cilvēkiem mirstīgie netika klāt. Neviens nesako, vai miljoni tiks atdoti. Pēc laika norakstīs, jo neviens lielais zagls nav notiesāts līdz šim. Diemžēl, nu redz, pašreiz maksāt spējīgiem kredītus nedod. Bankas noslēpušās aiz visādiem Mogo, Big Bank un tam līdzīgiem kantoriem. Ja kredīts var dabūt, tad tikai ar 20% gadā likmi. Nu, nabaga bankas satraukušās, ja netiks izspiest no parasta mirstīgā visu, kas vien iespējams, un paliks bez saviem procentiem. Ja jau kredīts vairs nedos, tad jau arī bankas beigs pastāvēt, jo viņi jau dzīvo tikai uz procentiem. Esmu par šādu likumu ieviešanu, jo nav pareizi, ka cilvēkam visu atņem un vēl līdz mūža beigām esi parādā. Jā, nu te ir pavisam vienkārši tā doma. Cilvēki grib strauji nopelnīt, grib riskēt. Bet kāpēc viņi grib riskēt ne ar savu naudu, bet grib kaut kādas nodokļu maksātāja naudas garantijas par to? Tas ir tas galvenais jautājums, kas paliek spēkā, jo mūs te visus te mēģina gan no valdības puses ar augstiem nodokļiem aplikt, gan arī, teiksim, bankas grib nopelnīt. Tas ir no vienas puses ir it kā pareizi, bet ja es gribu nopelnīt, tad arī ņem lūdzu savu risku uz sevi. Nu redzi, taisni tā arī te raksta ESA. Pie esošās situācijas vaina ir jāuzņemas. Pirmais, valstī, kas pieļauj, ka Latvijā ieplūst lētā nauda, kam nav seguma, tolaik izraisot mega inflāciju, cilvēkos eiforiju. Otrais, bankām, kas šo bezseguma lēto naudu dalīja pa labi, pa kreisi ar zemu procentu likmi, neprasot pierādīt ienākumus, varēja iesniegt jebkādu informāciju. Tagad šos procentus bankas ir sacēlušas debesīs un cilvēkus iedzinušas bezizejā. Un trešais, kredītņēmējam par aplamu ticēšanu valstī, bet kam tad lai tic? Un bankām. Nu redz, ļoti vienkārši. Jā, nu, te ir vēl viena tāda ļoti laba doma, ka banku noregulējuma mehānismam ir viens likums. Neatstājiet to politiķu rokās. Es gan, Egīl, domāju, ka vispār visas šīs privāta bankas un pirmām kārtām ārzem bankas ir vienkārši jālikvidē. Šie banksteru kantori ir lielākie bandīti, kādi vien pasaulē ir redzēti no laika gala. Jau sākot no tiem bībeles laikiem, kad tur tos augļotājs, tos procentu prasītais naudas mījējs esot dzinuši no baznīcas ārā. Bet redz, pēc tam arī baznīcas kungiem un tēviem iepatikās, ka, ja tev nauda ir, nu, tad jau jāstrādā nav, tad jau naudiņa taisa naudiņu. Un izmantojot cilvēka kaut kādu nelaimi vai kaut kādas situācijas, kad cilvēkam to naudu vajag un viņam nav kur viņu ņemt, jo tas var
varbūt ir dzīvības un nāves jautājums, un tad īstajā brīdī viņam aizlienē. Nu, kā jau es te esmu daudzkārt stāstījis Gaismas pils raidījumos un kur vēl atceries, ka šie te, kāpēc 1113. gadā izdzina visus šitos te žīdus no Kijevas Krievzemes ārā. Par to, ka tie bija aizdevuši gan caur alkoholu tirgošanu, gan caur visi bija parādā tur tiem izradzētiem kvartālu iedzīvotājiem. Un tad Kijevas iedzīvotāji, kad nomira kņaz Jato Polks 16. aprīlī 1113. gadā, ņēma rungas, mietus, dakšas un cirvjus un izdzina visu to svoru laukā. Un tā bija miers iestājās. Un acīm redzot, tas pats gaida arī tagad visus šos baņķierus, lai ar cik viņi vareni nebūtu un cik lieli viņi neliktos. Jo, saproti, ja tā lieta būtu patiešām godīga un apakšā būtu pamats, tā nauda nebūtu tukša, tā nauda nebūtu šis uzpūstais burbulis. Būtu segums. Jā, bet kā tu redzi, seguma nav nekāda. Tiem, kam vajag, tiem, kam ir var un teikšana, tie nodrukā tik, cik ir vajadzīgs. Nu, protams, savās interesēs, ne jau tavās, vai manās. Ne? Un pēc tam to naudiņu pārvērš, un ja tev nav ko atdot, tad pievāc īstu naudu, tad pievāc tavu īpašumu, tad pievāc zemi, māju, nu, valsts mērogā, tur dzelzceļa stacijas, ostas, lidlaukus, elektrostacijas, nu, īstas vērtības. Tām, kas ražo īstu naudu, jo tu taču man biji parādā tos faņķikus, tos konfekšu papīriņus, tos kompjūteri nodrukātos cipariņus, kurus es tev aizdevu. Tu redzi, šī negodīgā spēle un šis te uzpūstais burbuls ir viņu pašu, tā teikt, dzīvības un nāves jautājums. Nu, par šiem jautājumiem ir ļoti kolosāla tā grāmata, kur es jau daudzkārt esmu minējis, tā Jegišanca Sergeja Albertoviča, Tupiki globalizācija, Торжество прогресса или игры сатанистов. Tur ir skaidri un gaiši, viņš ir matemātikas zinātņu, tur doktors vai smalks sistēma analītiķis, un viņš ir izanalizējis viss ar skaidriem cipariem, parādījis, kas notiek un kas ir gaidāms, jo tagad iet tikai tieši tā kā šīs piramīdu sistēmas. Es uztaisu banku, tur sākumā, nu tā kā loterija taisa. Tu zini, kā loterija, kāpēc taisa. Nu, mums vajag naudu steidzīgi, mēs izsludinam loteriju, būs tur visādas dažādas spēļmantiņas un lietas, kas, nu, tā katru derīgas, jā. Un, redzi, tu pa kaut kādiem tur, nu, pa latu 2 eiro nopērkot kaut kādas tur biļetītes pāris, tu vari minēt mašīnu. Tieši tāpat, kā redzi, iepērcies tur grāmatveikalā Zvaigzne, nopērsiet Rozes grāmatnicā 4 grāmatas, un jūs piedalīsieties loterijā, kurā var vinnēt golfu, jeb polo, jeb kādu citu mašīnu. Ne? Un redzi, tātad loteriju uztaisa tā, savāc to naudu uz tām biļetēm, bet pēc tam godīgā loterijā, nu, apmēram 98%. Tad, kad es esmu savu biznesu iztaisījis, esmu to naudu dabūjis atpakaļ, tad es noskaitu tikai tos loterijas organizēšanas izdevumus, 2, 3, 5%. Un pa 98% tiek izsniegtas tās mantas. Ja tās nopirks un cilvēki, nu, vidēji godīgi sakot, viņi pazaudējuši, nu, ļoti sīk, nu, 100 latiem, nu, 2 latus, nu, bet, nu, tā, dažiem tā laime, nu, tiem, kas nelaimējās, nu, labi, nelaimējās, visiem nevar laimēties un tā tālāk. Tās ir godīgas loterijas. Negodīgas loterijas jau ir tad, kad apmēram pusi no tās naudas, ko cilvēciņi pa tiem papīrīšiem, pa tām biļetītiem samaksājuši, ja, tad pusi ir tikai tajās dāvanās tur. Nu, modernas loterijas ir tādas, kur atkal 90% tiek pievākti, bet 10% skata pēc, lai neteiktu, ka tur taču galīgais ņirgāšanās tas tāds teātris. Tad redzi, šis viss banku biznes ir tieši šādas te piramīdas loterijas, kurā naudu savāc, protams, procents ir jāmaksā, bet pēc tam paņem
un nobankrotē. Nu, neizdevies biznes, nu, ko darīt? Nu, un tā gan jau nodokļu maksātāji glābjot, kā tu redzi, mums ir pieredze, gan Baltijas banka, gan Pāreks, gan kādas tur Natālija, un kādas viņas te nav, mums ir viņas vairāk pa 10, kas ir aizgājuši pa skuju taku. Un redzi, un tad viss jautājumi tiek nokārtoti. Nu, neveiksmīgs biznes, neizdevās, un vainīgo nav. Nu, ko var darīt? Nepaveicās. Nu, nepaveicās, bet pa 50 miljoniem Jūrmalas Majoros, kur krastā stāv, paskaties, tādas celtnes, tādi īpašumi. Nu jā, tas jau nav vairs. Bet tas jau vairs nav viņiem. Jā, tas ir labticīgiem ieguvējiem. Maniem radiniekiem. Labticīgiem ieguvējiem, tas nekas kā radinieks. Nu jā, nu. Nevar taču radinieks diskriminēt. Nu, protams, atstāt bešā, nu, taču nav zolīts. Tādā gadījumā. Es ar tā domāju, Egil. Es tik no savas puses gribētu tev pajautāt, nu, te ir daudz spriež, kad Grieķijai atkal vajadzēs kārtējo aizdevumu daļu. Vajadzēs, no kā tu domā? Kāds 20 miljārdus. Bet jautājums, cik liela no tā aizdevuma daļa būs Latvijai? To skaitlis vēl neesmu atradis. Ne, pagaidi, tu tā precīzi tu jau aprēķināji? Nē, tu tā precīzi nepateici. Redzi, tā kā mēs ielīdām tur tie eirozonā. Tur rakstīts no 10 līdz 20 miljārdiem eiro. Būs vajadzīgs. Nu, tas ir finansu palīdzība saucās. Grieķija būs vajadzīgs. Grieķija, jā. Nu jā, nu mums varbūt, es nezinu, pārsimt miljonu varbūt pieprasīs. Nu jā, nu vairāk jau nē, nu daži simti tikai, jā, no tiem miljārdiem. Jā, jo redzi, mums taču ir veiksmes stāsts, mums ir krīzi pārvarējuši, mēs esam vareni, stipri un spēcīgi, un kā ta mēs savus brāļus, Grieķus, ieroču brāļus, Eiropas šķēpu nesējus, kā tā mēs neglābsim. Pasties, olimpiādes dzimtene, olimpisko spēļu dzimtene jāglāb, Egil, un Egil, Nē, es jau saku, kā nekā, viņiem ir mazas minimālās algas, tikai 684 eiro. Viņiem maz sociālā pensija ir ļoti maz 846 eiro mēnesī. Nu, kas tā pa pensiju? Nu, bet varbūt, ka mēs viņus pamēģināsim iemācīt, kā ar mūsu tam... Nē, viņi spļauj ārā mūsu tableti. Kā mēs viņiem dodam to mūsu receptu un tableti, kā apvāri, viņi spļauj ārā, saka, ka nedarot viņiem. Nedar viņiem. Jā, mums der, jā. Nu, mēs esam trenēti, mēs esam iemācīti, mēs esam, kā tur tajā suņu būdā, Artus kaimiņš uzlika to Mirdza Zīveres dziesmu bijušam tieslietu ministram Jānim Bordānam, kad tev spļauj sejā, tad sakot zobus un klusu ciet, vai ne? Kad melns, saki, ka balts, ka ir meli, saki, ka ir tiesa, taisnība un tā tālāk. Tu redz, nu, diemžēl, tā kā mēs esam trenēti, mūs var slaukt, nu, mēs pacietīsim. Man visu laiku atmiņā tas, ka nozaga principā tā valsts mums tās pensijas, nu pat tās 2010. Gada atceries, ka Mārtiņš Draudiņš atkaroja šos 186 miljonus mūsu pensionāriem, ko mēs te nākošajā Gaismas pils raidījumā mēs taisni šo lietu pārunājām par to izcilo gadījumu. Un kā tad viņu novērtēja vēlēšanās mūsu šie mīļie pensionāri, kuriem viņš atkaroja? Vai viņš saņēma, teiksim, kādu? Klausies, es šodien ierakstīju nākošās otrdienas Gaismas pils raidījumu, man bija viesos Mārcis Bendiks, vai ne, un es viņam prasīju. Viņš domā, ka valdība, Satversmes tiesa atdeva. Bet es saku, Satversmes tiesai ne silts, ne augsts bija. Tad, kad Mārtiņš Draudiņš 3. reizi uzvarēja valdību, Saimu un prezidentu Satversmes tiesā, uzvarēja. Viņš bija tas ierosinātais, viņš uzturēja prasību, viņš cīnījās līdz galam un uzvarēja. Un atgrieza Latvijas pensionāriem 186 miljonus latu. Nozagto naudu. Nu, Mārcis man saka, ka klausies, bet viņi taču ir noziedznieki. Viņi visi ir lauzuši zvērestu, pārkāpuši jebkuras likuma robežas. Viņiem būtu jāiet sēdēt visiem cietumā. Ja Satversmes tiesa tagad nosprieda, ka viss tas ir bijis nelikumīgs, nepareizs, tā ar kādām tiesībām viņi pēc tam vēl turpināja sēdēt Saimā, valdībā un būt par prezidentu. Bet viņi tak zibenīgi atgrieza to naudu.
Un tajā brīdī, kad mēs viņiem teicām, ka vēl tas lēmums nebija, pats sākums bija pieņemts, paklausies arī tu. Mēs taču teicām, ka tas nav likumīgi, ka tā nevar rīkoties. Jā, mēs ar tevi teicām, un arī arotbiedrībās runājam, ka tas ir pilnīgi neiespējami tādā veidā. Ja saprast, ja būtu kaut kāda kara darbība vai kaut kas tāds, ka visiem ir milzīgi zaudējumi, valstī nav ko izmaksāt, reāli, ir tā kā ir. Visiem jāknapinās, tad visi knapinās, arī diemžēl pensionāriem jāknapinās. Nevar tikai zīdēnīši bez naudas atstāt, Egil, kāpēc es sāku visu šito garo tirādi, tu zini? No. Es gribu vēlreiz mūsu mīļiem klausītājiem, kuri Rīgas rādio varbūt nedzirdēja. Es dzirdēju, ka tur Aidim Tomsonam tajos brīvajos mikrofonā tur zvana cilvēki. Un viena tantiņa, latviešu tantiņa, piezvana. Tomsona kungs, ziniet, kā ir, tā ir. Jūs saprotiet, ja jau valstī vajag, lai jau ņem to manu pensiju, es jau, esmu kara laiku izdzīvoju, vai tad es tagad neizdzīvošu, mēs knapināsimies, lai viņi ņem. Noziedznieki nozaguši viņai. Un otru, ko es gribēju teikt, tas ir tā. Tu saproti, ka tad, kad noķer zagli, iesēdina viņa cietumā, tad pēc visiem likumiem, ja arī viņš atmaksā to, ko viņš ir nozadzis, jeb, atņem, viņš nozadzis, teiksim, kādu mašīnu, to mašīnu tagad atrod, to mašīnu atdod īpašniekam, bet vai tāpēc tam zaglim nav jāsēž cietumā par šo te izrīcību? Ir. Ir, bet mūsu valdībai, Zatleram un visiem pāriem nav jāsēž cietumā par šo zādzību kopā 186 miljonu latu apmērā. Jā, taisnība Veidenbaumam, tu māki nocitēt to. Kā tik dūrē ir spēks. Jā, vēl naudiņai. Taisnības, jā. Zemes nav taisnības, dūrē ir tik spēks. Un vēl to zelta teļu atceries. Un lielos un mazos zagļus sēdina cietumā, bet lielos ceļ godā. Goda krēslā. Tad redz, un zini, kāds ir lielākais noziegums? Ja mazāk zaglis apzog lielāku zagli, tad pieķer, kāda parauga prāva ir. Parauga prāva. Tās ir šausmas, Ja sarot, no tautas tur drīkst, bet no lielāka zagļa, Tad redzi, visa mūsu vienotība, es domāju, partiju, saimā, kas tur pat laika regulē un valda. Viss kompleks, kas tur ir, tie visi, kas tur nolēma, kā Es neteiktu nekad visi. Es nekad neteiktu visi. Tur gandrīz visi. Tā balsošanas disciplīna to īkšķu uz augšu ļoti šādos gadījumos tiek ievēroti, ja tiek skarts šādas te naudas summas. Redzējot, tad, kad būs tas jautājums par tām komercbankām izgājis tauri un tiem kredītņēmējiem, tad mēs varēsim par to teikt. Patreiz mēs paskatīsimies, kas kā ir balsojis, es domāju. Jā, bet tas vai mēs varam teikt visi, tas ir tas ļoti labi, Egil. Bet tas ir atsevišķs gadījums, jo redzi šeit. Bet es gribētu arī pateikt vēl vienu lietu. Tu ļoti smagi iesit vienotībai, bet es varu pateikt, ka ir vesela virknes arī citas saimā partijas, kuras nav daudz labākas, viņas varbūt ir atsevišķā gadījumā pat ļoti vēl sliktāks, lai mēs nebūtu tā, kā mēs vienam iekodām un pa visu pārējo uz pasaules aizmirsām. Jā, redzi, tur tad, kad Draudiņš uzvarēties Satversmes tiesā, tad Krievu publikai tika skaidrots un iestāstīts, ka redziet, ka šī te saskaņas centrs taču protestēja, teica, bet saskaņas centrs neiesniedza tiesā šo prasību. Saskaņas centrs tikai kaut kādās tādās runās, un arī tāpēc galvenokārt, ka viņi bija opozīcijā. Ja tie atņēma, tad mēs balsosim pretēji, vai ne? Tas tā ir. Tā parasti notiek. Gribētu vēl 5 minūtes mazliet laika, pastāstīt par to, ko jau tu par Ķīnu un Ukrainu un Krimu teici. Un te ļoti interesanti ir, ka tas ir pie kurorta Saki un tūmā taisnī tādam ezeram, kas laikam ar Krimas tatāru izcelsmes Bagailī. Un ko ķīnieši investori grib taisīt to milzu ostu un, taisīt tādu akvatoriju ar 25 metru dziļumu. Ja mēs paskatāmies... Tas kanāls. Bet te ir akvatorijas jau, te ir raksta jau precīzāk,
ka, arī kanāls, protams, nebūs seklāks, jā, bet vēl akvatorija 25, teiksim, metru dziļumā. Un ja mēs paskatāmies, ka pati dziļākā Krievijas kara flotes bāze Donuzlau ir 12 metru dziļumā. Tas ir daudz dziļāk, ja pat taisīs, ja viņu. Un ja, piemēram, Rīgas ostā tur būs pārkraušana paredzēta 35-36 miljonu tonnas gadā, ja, tad šeit būs 140 miljonu tonnas gadā. Tā kā tas ir tiešām ļoti, ļoti interesanti. Jā. Un jau, ko es gribētu pateikt, ne tikai par zirņiem, bet arī, ka viņi tur atzīšot dažādas mašīnas un iekārtas un visu, ko darīšot. Un Egil, es tev 1 sekundi atļauju, es vēl tev papildināšu, ja, tu tūlīt nobeigsi, runās tālāk. Pats galvenais, cik tā Krīma ir liela, tu zini? Maziņa. Jā, es arī izmērīju kartē, un viņi apmēram tā, sākot no Apšuciema, Tukums, Jelgava un Lietuvas robežā, teiksim, Elejā, un tad uz rietumiem līdz Liepājai, Ventspilī, Rucavai, Kolkai. Apmēram tāds gabaliņš, 120 km plata un 150 km garš zemes gabaliņš. Un tur viss šitas Jampadrats, kur tos 160 000 hektāri, tie ķīnieši praktiski jau savā īpašumā. Un viņi taisās jau 8 miljonus tonnas gadā novākt, un galvenais ir tas, ka viņi ne tikai tur ar to rasināšanas metodu, pilienlaistīšanu, bet arī ar milzīgiem minerālu mēslojumiem intensīvi. Un jautājums, kas notiks ar to zemi pēc tam? Tas nevien neinteresē. Ķīnieši pārvāksies uz citu teritoriju, tā kā šī būs apgūta, jo pats tas galvenais, ka viņi tur grib nometināt tikai 2 miljonus. 2,5 miljonus cilvēku, ja. Un tie strādnieki un visi tie, kas tur būs, tie būs ķīnieši. Tātad tu saproti, kas par akciju. Bet es tikai saku, te vēl viena tāda, labprāt mēģināšu strauji pārtulkot, jo telegrāfā, ko rakstīs viens krievu žurnālists, un par šo te, kas notiks ar Ukrainu pēc tam un to Krīmu. Jā. Bet tas ļoti tāds interesants, jo viņš tas nāk no tāda Andreja Anīšina, žurnālista. Jā, Andrej, tas ir pagaidi, Egil. Es tev vēl vienu špīļku ielaidīšu iekšā, ja? Tas ir, ka Krimas parlaments, patās no 78 deputātiem, tur tas Krimas autonomās republikas, nobalsoja par atdalīšanos no Ukrainas. Un Krievija, acīm redzot, šis paziņojums ir taisni tas, ka tagad Krievija pārņems viņu savā kontrolē. Tieši apmēram tāpat kā Dienvidu Osetiju, tāpat kā to... Tas tā varētu būt kādām ieplānots. Izskatās tā tev pēc tā, Andrej, izskatās jau, tad, lūdzu, paskaidro. Bet tikai viena lieta ir, kas ir jāņem vērā, ka Ķīna nav Gruzija. Bet jāsvarot, ar kuru Krievija tik viegli varētu tikt galā. Un tāpēc gribētu vēl paturpināt to, ko te saka šis pats žurnāls, telegrāfs un viņa žurnālisti, krievu cilvēki, ka viņi saka, ka tur jau būs tā zeme it kā oficiāli vēl aizvien Ukrainas valstī, bet ka tur būs tādi cilvēki nometināti, tad diez vai viņi spēs izkonkurēt tos ķīniešus pēc savu strādīgumu un čaklumu un neatlaidības, un tas jau tikai nomināli būs Ukrainas valsts īpašums. Un ko tad darīs ar tiem cilvēkiem, kuriem pavisam drīz tā būs otra dzimtene, un kam tad pietiks spēka viņus kādreiz nosūtīt māju? Viņas māju nenosūtīs neviens, es domāju, jo, redzi, pie tās lieliskās iespējas, kas viņiem ar šo viena bērna politiku ir iekārtota bija līdz šim, tagad mazliet palaid vaļā tās skrūves. Jā, lai pensionārs savējos nodrošinātu. Jā, tad tagad, tu redzi, es domāju, ka tur viņi uzreiz būs pa 3, pa 5 bērniem, un viņi jutīsies kā paradīzē. Paradīze, jo Krima jau ir paradīze zemes. Viņa skaista. Tikai žēl, ka viņa šitik milzīgām industriālajām lietām, visas kurortu zonas, visas milzu piekrastes, kurām jau pat reiz ir tendence dilt, kā raksta ekologas taisnas palasīja, Krimā kaut kur 80 centimetri no tās pludmales šobrīd gadā pazūd.
Bet, protams, ja šādi iejaucās un milzu masas smilšu sāk pārvietot, taisa milzīgus kanālus, kaut kur citur izber to milzu kalnu. Mēs paši esam redzējuši, kāds milzu kalns tepat pie mums pie Vanšu tilta bija, bet tas taču ir nieks salīdzinot ar tiem kalniem. Nu, protams. Nu, redzi, tāpēc jau 2 amerikāņu kara kuģi ar raķetēm bruņoti un helikopteriem tur tagad iebrauc jau Melnā jūrā. Es jau domāju, ka tas priekš olimpiādas ir. Nu, tas tā saucās priekš olimpiādas, lai nodrošinātu, bet, redzi, tagad tā mierīgi iebrauca, un vai viņi izbrauks ārā, tas ir vēl jautājums, un tad vajadzēs tiem nodrošinājumu un palīgā piebraukt vēl kādiem, un es domāju, ka tur ies silti. Dievs nedod, Dievs stāv klāt Ukraiņu tautai, lai viņai labklājība, dzīves prieks un visai Ukraiņu valstī, un lai viņai būtu normāla orientācija uz to, lai viņas tautai būtu labklājība, un lai viņa sadzīvot ar saviem labākajiem kaimiņiem. Paldies! Jā, Egil, tik ātri mums paskrēja tā stunda, ka mēs pats nepamanījām īsti, ja, un beigas raidījumam klāt, rīt atkārtojums 18:00. Un uz sadzirdēšanos mūsu nākamajos raidījumos. Paldies! Visu labu!